Dvēsele un Dievs. Sveiki, draugi! Turpinam lasīt no grāmatas Sevis atklāsmes esence. Šoreiz 4. nodaļa – Dvēsele un Dievs. Dievs ir gara okeāns, un cilvēki ir kā viļņi, kas ceļas un krīt uz okeāna virsmas. No airu laivas viļņi šķiet nebeidzami dažādi. Daži ir lieli un draudīgi, citi mazi un viegli pārērējami. No lidmašīnas tomēr viss, kas ir redzams, ir pats okeāns, bet ne viļņi uz tā virsmas. Tāpat kādam, kas ir iegrimis maijas lugā, pieķēries panākumiem un baidās neveiksmes, pieķēries labai veselībai un baidās slimības, pieķēries zemes eksistencei un baidās nāves, cilvēka pieredzes viļņi liekas reāli un nebeidzami dažādi. Cilvēkam bez pieķeršanās, savukārt, viss ir Brahma, viss ir Dievs. Jo lielāka vētra, jo augstāki okeāna viļņi. Tāpat, jo stiprāka maldu vētra personas prātā, jo vairāk viņš cildina sevi pār citiem un afirmē savu neatkarību no cilvēka un Dieva. Vai kāds jebkad var aizbēgt no sava radītāja? Mēs visi esam daļa no Dieva, tāpat kā viļņi ir daļa no okeāna. Mūsu atšķirība no viņa ir tikai šķietama. Kad cilvēki afirmē savu individualitāti un tādējādi ceļ savu iedomību un lepnumu, viņi agresīvi satriecas ar citiem ego viļņiem, kurus kā viņus pašus sacēlusi maldu vētra. Kā okeāna viļņi negaisā, viņi paceļas un mētājas apkārt, iekarojot 1 minūti, tad tiekot iekarot nākamajā, nebeidzamā konflikta un sacensības trakumā. Vētrā okeāna virsma nepazīst mieru. Līdzīgi, kamēr maldu vētra plosas cilvēka prātā, cilvēks nepazīst mieru, bet tikai spriedzi un trauksmi. Miers atnāk, kad vētra ir nomierināta, vai no ārpusē dabā, vai iekšienē personas apziņā. Kad maijas vētra norimst, tad ego vilnis arī norimst. Kad mācekļa ego samazinas, viņš atslāpst un no jauna pieņem savu vienotību ar nebeidzamo garu. Garīgi attīstīti cilvēki vairs nesacenšas, bet gan laimīgi šļakstas jautrā harmonijā vienam ar otru, ar dabu un ar Dievu. Kāda konkrēta persona bija virspusēji studējusi Indijas Vedantas filozofiju un tās mācību, viss ir Brahma. Pēc tam viņš staigāja apkārt lepni paziņodams katram un visiem. Es esmu Dievs. Kad šī lielīšanās tika noziņota Paramhansam Yoganandam, meistars smējās. Cilvēki ir tik izveicīgi savā nezināšanā. Tā nav Vedantas mācība veikt šādu kosmisku apgalvojumu no ego apziņas. Okeāns var taisnīgi teikt, es esmu viļņi, kas dejo uz manas virsmas, bet vai vilnim ir tiesības teikt, es esmu okeāns? Absurds. Vispirms kļūsti viens ar Dievu okeānu. Ja tajā apziņā tu paziņos, es esmu viņš, tas nebūs kā mazais vilnis, kas tu esi, kas runās, bet kā pats okeāns. Tava es apziņa tad nebūs ego limitēta. Vēl labāk ir teikt, okeāns ir kļuvis par šo mazo ķermeņa vilni. Citādi cilvēki pārpratīs apziņas līmeni, no kura tu runā. Dievs ir elektrība un cilvēki ir gaismas spuldzes. Spuldzes var būt bezgalīgi dažādas formā, krāsā un gaišumā. Tomēr patiesā enerģija, ar ko tās spīd, visām ir viena. Cilvēkus apmāna ārišķība. Viņi saka, cik skaista persona, cik burvīgi mati, paskaties uz viņa smaida gaišumu. Kad istabā izslēdz elektrību, kur ir spuldzes krāsa un gaišums, nekad neaizmirsti patieso enerģijas avotu, sevī un visā, ko redzi apkārt. Cilvēki ir kā individuālās liesmas strūklas uz gāzes plīts. Dievs ir gāzes rezervārs apakšā. Jo lielāks strūklas atvērums, jo stiprāka liesma. Tāpat, jo vairāk atveram sevi Dieva klātbūtnē mūsos, jo lielāka ir gaisma un enerģija, ko viņš var manifestēt mūsu dzīvēs. Un jo mazāks gāzes strūklas atvērums, jo vājāka liesma. Tāpat, jo vairāk aizveram sevi Dievam caur lepnumu un vienaldzību pret citu vajadzībām, jo vājāka enerģijas un iedvesmas liesma mūsu dzīvēs. Aizsērējusi atvere var neiedegties vispār, pat ja nedaudz gāzes joprojām spēt izkļūt tai cauri. Līdzīgi daudziem cilvēkiem tik ļoti trūkst iekšējā dzīvīguma, ka lielākais, ko par viņiem var teikt, ir, ka tie eksistē. Viņi nav pareizi sekot dzīvi.
Tie ir tādi cilvēki, par kuriem Jēzus teica, lai mirušie apglabā savus mirušos. Iztēlojas daudzus traukus piepildītus ar ūdeni stāvam dārzā. Tad iztēlojas mēnesis spīdam no augšas. Katrā traukā mēnesis atspulgs liksies atsevišķi. Patiesībā tomēr visi trauki atstaro to pašu mēnesi. Tas ir tas, kā Dievs ir cilvēku dvēselēs. Lai gan tiek atstarots katrā cilvēka būtnē, viņš mūžīgi ir cilvēka apziņas nepiesārņots. Pat ja tu saplēstu visus traukus, mēnesis gaisma joprojām paliktu tāda pati. Gudrs ir tas, kurš redzot dzīves gaismu spīdam, viņa mazajā cilvēkas apziņas traukā meklē tās pirmsākumus mēnesī augšā, Dievā. Bet muļķis ir tas, kurš iegrims mēnesis atspulgā. Kad trauks saplīsīs, kas viņam paliks? Hinduisma mācības, Jogrāna teica, ir panteiskas. Kristiešu domātāji ir sagrozījuši šo faktu hinduisma noniecināšanā. Viņu kļūda atrodama domāšanā, ka panteisms nozīmē pielūgt Dievu visā, nevis izpaužamies visā. Vai nav daudz saldāk redzēt viņa manifestāciju visur? Viņa skaistumu saulrietā, viņa asaras par cilvēku kļūdām Lietuvā, viņa maigumu izpaužamies mātes mīlestībā pret viņas mazuli. Ja Dievs ir visur esošs, vai nav acīm redzami, ka viņš arī ir visā? Mums jāmeklē viņš aiz plīvuriem. Pat plīvurs tomēr var nodot formu, ko tas slēpj. Visas radības lietas tiem, kas mīl Dievu, atgādina viņiem par viņu. Visbeidzot atceries, ko teica Jēzus. Dieva valstība ir tevī. Kas ir ego, vaicāja māceklis? Ego, Paramhans Yogananda atbildēja, ir ķermenim pieķērusies dvēsele. Kā okeāna viļņi cilvēki kādu laiku maldu vētras aizrauti spēlējas. Okeāns tomēr visu laiku velk atpakaļ. Agrāk vai vēlāk viņi visi būs jāievelk atpakaļ, lai saplūstu visbeidzot ar milzīgo Dieva mīlestības okeānu, no kura viņi nāca. Sevis atklāsme nozīmē atklāt savu patieso sevi, kā gara lielo okeānu, salaužot maldus, ka tu esi šis mazais ego, šis mazais cilvēka ķermenis un personība. Nodaļas beigas. Ra